Mam, izslauki istabu. Es aiziešu līdz kūtī. Labi. Mam, kas tev slikti ap sirdi? Jā. Tikai galvas sarēba. Man šodien tā tāda jocīga. Nāc apsēdies. Nekas man meitiņ nekaiš. Šodien 3. prognoze, bet tādēļ arī reips. Iedzeršu savas paštaisītās zālītes un atkal būs labi. Nu, pasēdi. Es pat viss izdarīšu. Veselē! Oi, labrīt. Vai tad Lilita ar Jāni arī atbrauc? Jā. Un es kā veca soma paprasījos līdzi. Nu jāapskatās taču, ko tā sielsmāt dara. Voti labi. Varēs paskatīties šai šorīt stipri galva sarēba. Es līdz kūtī aiziešu. Ej, bēdekliņ, gan jau mēs tiksim galā. Hei tu, kāpēc tev tā galva tā griežas? Nu, viņai tu ļauj tā griezties. Tik daudz jādara, jāskrien. Tāds notikums gaidāms. Dēļ to jau arī reips tā galva. Tu lūdzu, meitai, neko nesaki. Es visu esmu izdomājusi, pārdomājusi. Nu, kas tur ko domāt? Nu, viņiem jau taču tajā pieredzes apmaiņā ir ļoti populāri palikuši. Un tie Rīgas kungi taču arī grib ministrijai parādīt, ka viņi kaut ko dara. Bet te taču televīzorā rādīs. No tā vien man reips galva. Atnes manu zāļu pudelīti. Jā. Bet te jau ir ļoti daudzas. Kuru tad tev vajag? Nes man visas. Jā, vot tā televīzija. Tā katrs paņem aparātu rokās un nu tikai fotografēs. Paklaus, tu šitās visas te rausi iekšā? Tad jau tev tikai nevis galva griezīsies, bet vispār apstāsies griezties. Un tad acis uz pieres un āmen baznīcā. Ko tu te pļāpāji? Zešu tikai no šitās pudelītes. Šitas domāts asinsspiedienām. Uz kurien tu asinsspiedienu stomsi? Uz augšu vai leju? Uz augšu, stomšu, uz augšu. Man tak zems tas spriediens. Paklausies. Nu, kas te šeit tāds pa tādu cērmi iekšā? Tā nav nekāda cērme, bet ūdens zālītes kāds. Tā. Nu. Un kas tad šitas te tāds tev ir? Tādi kurkulīši. Oi, šitas ir muguras ierīvēšanai. Un tie nav nekādi kurkulīši, bet mošmīrēs. Un kājas arī var ierīvēt? Jā, der visam locītavām. Jā, droši, bet te jau man vēl ir arī citas. Nu, parādi. Redzi, šitās. Jā. Oi. Nu, šitās jau var tikai pa drusciņai. Un kas tad notiek, ja tā pavairāk ierauj? Nu, kā nu kuram? Citam kaps, citam slimnīca, a citam varbūt nekas. Ir dzirdēts arī, ka ir izdzīvojušie. Vai dieniņās? Tagad tu man palīdzēsi, pavirzīsi muguru. Tā drusciņ, man jau daudz nevajag. Tu domā 100 gadus te nodzīvot? Kā būs, tā būs. Jāpārdzīvo šitie augstie kungi. Zini, bērni kaut kur pasaulē bija aizņemtā. Paties ir stīva kā veca ragana. Nekā vairs nevaru izdarīt. Paklau, bet varbūt kāds neuzskrien mums virsū. Mēs ātri. Nu, labi. Pazīstam. Berzē. Jā. Paklau, es domāju, ka tu tikai tiem
zālītēm, bet te tev visādi rupuči un kurkuļi un kas tik nav. Stiprāk. A, kā tu to čūsku dabūji tai pudelē? Ka vajadzība spiest, tad visu, ko var dabūt. Ei, nu jā. Tumšā taiglīte, kur nakti guļā rillasa, ai rallasa, ai dzimlā rīdrallala, ai dzirvir, bum, lai trrrasasa, ai rillasa, ai rallasa, ai dzimlā rūdrallala, tālu, tā naktiņa, kura mana līga viņa, dzilala, ai rillasa, dzilā rūdrallala, dzirvir, bum, lai trrrasasa, ai rillasa, ai rallasa, ai dzimlā rūdrallala. Nu, kas te pa aptiek sataisīt? Vai te nevarēsi savā istabā sanest? Paklau, dēliņ, tavai sievas matai sāpē muguru, un es viņai sarīvēju. Tu jau pa sanitāru vai pa meģmāsu pieņemta? Nē, nu, paklausies. Tu domā, ka viņai pašai arīvē tā mugura? Nu, taču nē. Un, nu, tavi bērni arī man palīdz sarīvēt muguru. Beidziet pļāpāt, mums galīgi nav laika, man pēc 2 stundām jābūt talsos, atbilde jādod. Nu, no manas puses viss būs kārtībā. Uzraksti būs pie katra tīruma. Mēs ar visu šinčils jau grib saģersim gan biksītēs, gan kleitiņās, ikūtī paklai noklāsim. Nu, par šinčilām un tīrumiem es galīgi neuztraucos. Un esiet pišku nopietnāki, bet ir vēl viena cita lieta. Nu, jau bez manis viss pārunājāt? Nu, tad iedzersim kafiju. Man prasa, vai mēs nevarētu sarīkot pasākuma noslēgumu ar ciemiņu pacienāšanu? Jā, sacepsim kotletes. Nē, man prasa, lai mēs uztaisām pasākumu kā īstā Kurzemē ar mums raksturīgiem ēdieniem un dzērieniem. Ko Rīgas kungu un ārzemnieki sadomājuši. Piebāzt vēderus par velti, bet restorānos un bāros, kas viņiem pieder, 5 ādas un mums novilktu. Jā, te padevai visu pa velti. Nepļāpājiet. Uzliksim vārītu ziršķīju uz galdu un cenu klāt 15 eiro. Tad jau uzreiz apetīti pāriet. Nu, beidziet pļāpāt. Stāst, ko viņi gribēs ēst? Nu, nav jau jābaro tā kā sivēni, nu, tikai skata pēc jāpacienā. Nu, jo no pašvaldības būs gaļas uzkodas, salāti, nu mums tikai skata pēc jāpacienā ar mums Kurzemē raksturīgiem ēdieniem un dzērieniem. Un tad mums nebūs jāgatavo 3 ēdieni? Nē, pasākuma beigās tikai skata pēc mums jāpacienā. Nu, mums vēl jāsagādā būs galdi, soli, ugunskura vieta. Kādreiz jau ēda kartupeļus ar mizu un biespienu klāt? Nē, labāk kāpostus ar gaļu. Iedosim katram koka karoti rokā un nosēdināsim apnāp lielo kartulu, lai ēd. Beidziet pļāpāt. Nu, Litai taču atbildi jādod. Nu, tas varētu, piemēram, būt siers, medus un kaut kas stiprāks. Cepti jauna pauti? Un samagonka pa virsu. Nē, nu, kas jums abiem ir? Nu. Sieru mēs dabūsim. Bet kur mēs medu dabūsim? Sievas mātes cep to maizi. Svaigu. Vēdera kārtā aiztaisīs. 3 dienu noturēt, kungiem visu protēzes izlūzīt. Sagriezīsim uzkvarnu un liksim galdā. Lai tēja pamēt sev nēr. Nu, beidziet gvelst, lasieties ārā. Mēs te pašas galā tiksim, jūs tikai traucējat te un smejaties un... Labi, nē, esam jau lepni, varam arī aiziet. Man galva vairs nereķst un mugurai arī labāk. Redz, cik man viegla roka. Nu, bērni, tad jūs sarunājāt visu par to kungu uzņemšanu? Nu jā, vēl tik jāizdomā, ar ko pacienāt. Nu, jūs kā vecākās iesakat kādu senlatviešu ēdienu vai dzērienu? Nu, agrāk jau mēs tikai samagonku dzērām. O, jā, samagonka! Ai, tas tik bija dzēriens! Pavisam iecienīts. Jā, un kolhos laikā mēs pirtiņā paslačus no tiem sasalušiem kartupeļiem dzinām tāda mīksta bija. Jā, var no visa kā, no sarūgušām zaptēm, kompotiem, cukurbietēm. Un graudiem.
Pareizi, televīzijā taču rādīja to kanģas, tecinātāju no Spāres. Jā. Viņam arī tāpat kā mammai, ja tām zālītēm bija? Nē, manējās ir ar spirtplāplietas. Es samagonku labu laiciņu neesmu dzinusi. Bet varbūt tiešām pasūtīt to Spāres kanģu ar tām zālītēm? Es painteresēšos. Nu kāpēc tad jāsūta, ja paši varam sataisīt? Laika taču gan. Jā, un es varu palīdzēt. Vispār šī nav slikta doma, jā. Bet jūs tiešām varēsiet. Nu, ko tu prasi veciem kaķiem kā peles ķert? Dabūniet tik aparātu un ceramais būs kā list. Man ir aparāts. Nu, tad šo lietu mēs atstājam jūsu rokās. Tikai nepiemāniet. Mēs taču vienmēr visu varam izdarīt. Viss būs kārtībā. Iesim parunāt vēl bišķi. Par tām sarūgušām zaptēm un kompotiem. Jā. Es nācu šai vietā savu miegu izgulēti. Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēti. Rai, tam rai, la, trā. Nācu ēsti, nācu derti, nācu jautri padzīvoti, nācu ēsti, nācu derti, nācu jautri padziedāti. Rai, tam rai, la, trā. Nav nekas, kā direkt vārds. Reku direkt vārds. Māku, reku vārds. Nu tā rakstīsim, taisīsim sarakstu. Tā, nu labi, davai, liek. Šitā raksti, šitā zālīte ātri ievelkas. Nedēļai pieciks. Vai mēs nenoindēsim tos atbraucējus? Nē, kur tad nu noindēsim? Tas ir labākai kuņģa darbībai, apetīti labāku dara. Nu labi, tad es rakstu sarakstatām. Šitas te putele ar pakaišiem labākai apetītei. Nu, tie nav nekādi pakaiši, bet veselas 3 zālītes sagrieztas gabaliņos. Jā, un kam tad šitas izvilkums? Reku, šitas tāds smuks, redz, tāds smuks, etnogrāfiski skatās. Nu, jā, smuki, jau no vāns smuki, bet ne smuki dara. Nu, nā. Vēl, zini ko, šodien to mēs varētu ielikt dāvanā. Jā, šito var dāvanai. Jā. Labi. Bet šito jau nu gan nevar, to nevar dot nevienam. Visu atteju pietaisīt un vēl pakšus aptaisīt. Neaiztiec, raksti šo. No? Tā padomā. Tā, nu jā, labi. Locītavām, droši var pērt iekšā. Ja tu paņem Jā, citā labi. Bet vajag vēl 1 vai 2, nu, lai vairāk tāda lielāka izvēle. Tā, varbūt šito. Tas ir goviņi, lai labāk meklējās. Paņem daudz. Mēs iedosim tiem ciemiņiem un redzēs, kas tad notiks. Nē, labāk pa priekš Ļivai iedosim. Liecies mierā, Ļiva jau tāpat dūla uz tās lietas. Paņemsim šo. No, kur? Šo organisma stiprināšanai un aknu attīrīšanai. Oi, kāds tas ir. Veseli! Vai dieniņ, kas tā pa pagātību? Vai tā kroku taisīsiet vaļā, vai? O, tā ir manta! Virdams varētu viņu dzert. Albert, neaiztiec, paņemsim vēl nerektīgo un paīstam zābaciņus atstiepsim. Viņam šodien krokši kājās. Nu, atstiepsim tos savus krokšus. Nu, un tad mēs dzersim tavās bēres, un tev nekā netiks. Jā, nu. Domi, vismaz 1 glāzīti.
Nu, zini, ko, Albert, ja es tev vienu iedošu, tu man otru vairs nekad neprasīsi. Nu, nedrīkst, Albert, tagad plosot. Nākošā nedēļā te būs pilns ar svešiem cilvēkiem. Nedrīkst ķēgurot. Nu, man tikai siekals saskrēja mutē. Rī nost tās siekalas un skaties, bet tikai pa metru. Ej labāk pie Jāzepa, jā? Ko tu te stāvi? Tev vienalga nekas netiks. Ej prom! Re, atparās no brūžī klāte. Stūlīt viss savienošu un varēs sākt darbu. Alberts, nāc palīgā. Atnes ķeblīt. Jūs tikai skaidrieties, ka neatbrauc policija un nearestē pa nelegālā alkohola ražošanu. Paklau, vai tad mums atkal tā kā pagājušā gadā tās baltās drēbes jāvēl? Ko? Baltā? Nu, nē, samagonkas dzīšana jau nav dieva darbs. Tas jau vairāk tā kā tāds grēks. Kāds tev grēks? Kaut kas indi pārdot, tas ir grēks. A te tīra manta. Jā, no graudiem. Jā, labāk, lai ir tumšas. Tā, bābas, šitais katls tagad ir pats galvenais. Un pats bīstamākais, kad arestēs, tad ar visiem pierādījumiem. Māma atļaus? Albert! Ko tu urciņā? Prom no galda! Ierausi vēl kādu mušmiri! Tad Tomim vajadzēja uzlīmēt uz kādu miroņu galvu, tur zināt. Nu, zini, Albert, tevi jau pat miroņu galva neapturēs. Ejam prom viņiem. Davai, ārā, prom. Tūlīt paprasīšu. Māt, atdrošinātais zana par māju. Ko te šiem vajag? Laiks esot beidzas, jāapdrošina pa jaunu. Šis esot pie mūsu kaimiņa. Vot nelaikā. Ej vien ar Jānīti, kamēr mēs te visu saliksim, sakārtosim, tu jau būsi atpakaļ. Ieva man palīdzēs. Jā, palīdzēšu. Nu tad strādājiet. Ej, ko tu tādu mazu spainīti nolikusi? Tu taču zini, ka te katra pilīte jāsargā. Nu liec taču lielāku, lai nešķatsās nekas ārā. Pēc tam apmainīs un salies lielās putojas. Moš pareizi saki, drošāk. Nu jā. Nu jā, un beigas visu aiziet nekrēt. Tā, Ieva nes malku. Abi. Trešo klēpinās, nu cik tad ilgi vēl kurinās? Kaut kas smird. Vai, smaržo. Visa bastēde pēc sava galka smaržo. Es tev saku, kas smird. Mans Alberts, ka piecerās, nekad nesmaržo. Viņš smird kā ateja vai kā veca cūka. Ai, Mārtiņš jau tur var pievienot. Ieva, Vai viņam nav pat jāiet? Pīl! Vai dieni? Pīl! Jā! Uzzināja Bet tu skaties, lai Alberts ir šie lūmā. Viņš jau brāgas katru riņķo, kā mušu apzapti. Ņemsanu lisi izlaks. Tu domā, viņš tā nedarīs. Viņš zina, ka tas dēļ augstās komisijas. Jā. Ja runā ir par dzeramo, tad viņam galvas vietā tukšs spainis. Ieva, nes malku vēl. Ūdeni. Kas jau tev ūdeņiem tur ir? Jā, šitas tāds cilvēks iznes. Un tad atnes pēc tam malku. Jā. Augstu ūdeni tikai atnes. Labi.
Miera te nebūs. Ej ārā un nestāvi tā kā lapsa pie peļu alas. Ej projām. Es tikai paskatīties gribēju. Ej prom. Ej ārā, Albe. Liec smalku. Liec smalku. Nu, kā tur ir? Šitas ir gan atecināts. Tās jau nav stipras vairs. Jā, bet varbūt vēl kādu drusiņu izspiedīsim. Tad šito ņem nost un liec citā traukā. Zini, vajag pamēģināt vai deg. Jā, pareizi. Mans tēvs arī tā darīja. Nu? Šitādu samagonku es nekad neesmu dzērusi. Tāda mīksta un garda. Jā. Līva! Nu kas? Līva, tava saitas domes dārzā! Nu tak dzen ārā! Nē, tās ir tava saitas. Mani suns un kaķis. Tā kā jāpēr citārā. Es arī viņus ravēju. Iesim abi divi, es tev pazīstu. Tu speciāli sadzini tās aitas domes dārzā, lai izdevādītu mūs ārā. Ko tas Jānītis? Jānītis mani atveda. Nu, vai tad daudz padarījāt bez manis? Nevajag kaut ko palīdzēt? Vajag palīdzēt. Līva Robertu aizskrēja. Ai, tas cīt no kartupeļiem ārā. Nepaspēja visu te sadarīt. Tev būs jāizlej siltais ūdens un vietā jāatnes augstais. Es par to laiku aizskriešu uz istabu, sameklēšu marli. Kad liesim pudelēs, tad visu vajadzēs izkāst. Labi. Lūdzu, ne par labo kāju man visā. Smaržo jau pa gabalu, tā tik būs manta. Jā, nu znotiņ centāmies, lai tikai ciemiņi būtu apmierināti. Nu tad iedod pagaršot. Mēs būsim pirmie degustatori. Jā, šitā tāda mīksta, mēs ar Ivu jau dedzinājām, izdega visu karote. Jā, ielai man ar kādu mutīt. Smejoties, norēdāt jau. Tu pat esi mēģinājuši? Jā, tāda mīksta. Jā, mīkst. Pagaršo. Reinis teica, ka Raulis tur mot. Reinis tā teica. Nesapratu. Ūdens! Ko tad jūs tur satecinājuši? Kā tas
kāds varēja būt. Mēs taču ar gribu dedzinājām visu karoci izdega. Ārprāt, ko tad es izlēju? Bet tu teici, ka jāizlēj siltais ūdens, un es domāju, ka tas ir ūdens. Ko? Izlēja ārā? Un ko tad mēs tagad komisijai dosim? Rutbābus! Dieviņ mīļais, vai tad tā bija jāsoda? Nāk pie manas sirds, tava sirds un mana sirds, kopā karsta pirds. Mēnesīgais kūrs, nāk pie manas krūts, tava krūts un mana krūts, kopā lopu pūts. Mēnesīgais sirds, nāk pie manas sirds, tava sirds un mana sirds, kopā karsta pirds. Kas pie jums tās noticis? Tevi arī Jānīt nakts vidū piecēla. Nu Jāzeps neko kārtīgi nepastāstīja. Lika tikai cūkaujumu un ās paņemt. Viņš domā, ka lielās cūkas slimas. Es neko nesaprotu. Nu tak stāstiet. Raibās Iven māte sēž un kviec. Klīvais vepis krīt gar zem, bet visi pārējie galvas tā krata, ka tāda aptrakuši. Nav labi. Bet ja nekas nebūs glābjams, tā būs jārok zemē. Nu, noteikti kāda infekcija. Mošku trākums sērgi. Es klāt neiešu. Zvani vetārstei, varbūt varam kaut ko vēl saglābt. Bet sivēni un puscūči pierīgi guļ. Un lielās cūkas arī vakar labi ēd. Nu, bet tā ir kaut kāda slimība. Ei, nu labi zvanīšu. Pagaidi, Diez vai atlaps, jau 2:30 naktī. pagaidi, meitiņ, nezvani. Tā nav nekāda slimība. Tev arī tā bijis ar cūkām? Es lielajām cūkām vakar sagāzu brāgas pārpalikumus. Domāju, tāda laba zaptiņa un kombatiņa žēl bija ārā gāzt. Tu gribi teikt, ka tās cūkas ir piedzērušās, un tāpēc viņas tur kviec un vājājas. Es jau neko ļaunu nedomāju. Un dēļ šitā man bija jālaic augšā. Es jau gribēju kā labāk. Tādēļ mēri cūkam promju. Ārprāts. Labi, ka es nepazvanīju tai vetārstei. Tāds kauns būtu bijis. Tad jau tagad jāgaida, kamēr izgulēs dzēru. Es jau gribēju kā labāk. Vai tad tu labu mantu ārā gāzīsi? Jā, bet samā konka ar mani māti izgāzāt mēslu čūkā. Ne jau es izgāzu, tava māte izgāzu. Abas labās par vienu kārtu metam. Nu pašu labāko un mīkstoko mantu izgāzāt ārā. Pietiks ar 3 litriem. No tā sanāks veselas 6 pudeles. Bet Rīgas kungiem un ārzemniekiem patīk labi un daudz. Pietiks ar pagaršošanu. Priecājies, ka cūkas ir vesels. Pareizi, lai pagaršo, nav jau jāpiegāžās kā mūsu cūkām līdz acīm. Godam likts neapreipšanai. Jūs neko nesaprotat, jums nav puišu domāšana. Uz Albertu jau var redzēt puišu domāšanu. No kuras puses dzēruma smaka, uz tās puses kājas aiznes. Tu nejaucies un labāk domā, kā cūks uzlāpīt. Savādāk rīt viss būs dusmīgs. Nu, līdz ciemiņā atbraukšanai vēl vesela nedēļa. Varbūt drusku alīs brūvē. Varētu zālīšu uzlējumu samagonkā un kārtīgu kurzemes alu. Hei, bet tā nav slikta doma. Jā, es protu vārīt alu pēc vecās senču metodes. Tu to nevarēsi. Meitu vārītais alus garšo pēc mīzelām. Vajag riktīgu stiprumu un rūgtu. Jā, tā, lai izdzer vienu krūzu un nogāžas. Šakais, tik stipru nē, vajag tādu vieglāku. Nu, stipro nē, nu kā tas būs? Kā prieks un vaļāsies uz kā mūsu cūkas. Jūs priecāsies ar kungiem, bet mēs ar vīrmāti jūs taču kā uz šķūni stumsim. Alus ir jāvāra. Tas būs labs risinājums. Es jums palīdzēšu. Jā, palīdzēs jauns mēsls taisīt. Jau 2 būs. Es braukšu bišķiņ pagulēt.
Bet rītā es būšu klāt ar iesolu. Dosimies arī mēs pie mīra. Jā. Alūtiņi vecais brālis, tu par mani vecākais. Alūtiņi vecais brālis, tu par mani vecākais. Es piedzimu tev atradu, tu nomiršu, tu paliksi. Es piedzimu tev atradu, tu nomiršu, tu paliksi. Alūtiņi vecais brālis, tu par mani stiprākais. Alūtiņi vecais brālis, tu par mani stiprākais. Tu varēji vīrus gāzti, smutais stundi ārās persi. Tu varēji vīrus gāzti, smutais stundi ārās persi. Alūtiņi vecais brālis, tu par mani vecākais. Alūtiņi vecais brālis, tu par mani vecākais. Es piedzimu tev atradu, nomiršu tu paliksi. Es piedzimu tev atradu, nomiršu tu paliksi. Sestā maina. No šitādas markas tie augstie viesi nebūs baudījuši. Jā, manai mammai šie ir īpaši uzlējumi. Vismaz ar kaut ko mēs varēsim pacienāt. Šitas bija asinsritei? Nē, šitas nav asinsritei, šitas te ir locītavām. Jā, jāpierakst katram apraksts klāt, lai zina, kas kam palīdz. Tas ir ļoti būtiski. Nu, un šitas te viss ir palicis, ar paēgaļogām un pielāžogām, tas ir locītavām imunitātes stiprināšanai. Reklāma ir ļoti, ļoti svarīga, tāpēc būs gan angliski, gan arī latviski. Parakstīsim. Tu man paberzēsi muguru, tad es arī varēšu jums kaut ko palīdzēt. Ai, nu, mamma, labi, bet ātri. Es iešu izprintēt tad tos reklāmu rakstus. Labi, es tad eju. Nu, redz, cik skaisti sanāca. Viens darbiņš padarīts. Būs tā, ka vajag smuki. Nu, tad sarakstam visu, ko mums vajag uz galdu. Citādi mēs steigā varam kaut ko aizmirst. Jā, labi. Nu, jau visu sakārtojāt? Kā ar mēli izlaizījām šīmšu klēti. Jānis vēl sakār vecas Jāņa vainaks ap visam strenderēm. Nu, dekorāciju taču vajag. Es domāju, ka vajadzētu vēl mātes autos grīdas deķus izritināt. Būtu komisijai, ka brīnīties. Būtu kā prezidenta pilī, sarkanais paklāj. Nesmējieties. Skatieties, labāk alus vēl nav muciņā saliec. Varēja jau uzreiz lielo ņemt. Ko tajā mazajam ķēzīsies? Nē, tā būs smukāk, etnogrāfiskāk. Un vecā muca ir veca, tā kā krogā tas būs nē, kad izdzers mazo, papildinās. Būs labi. Jā, aha. Jā, labi, jā, skaidrs, labi. Nu, kas ir? Komisija jau iebrauc Talsos, pēc tam brauks pie mums. Tad jau drīz būs klāt? Jā. Vajadzētu manējos lauks apskatīties, vai visi kārtībā. Labi, braucam. Ejiet, brauciet, mēs te visu padarīsim. Mēs sakārtosim sagaidīšanai. Bet jums vēl alus jāsalai? Gan jau.
Pasaki mātei, lai alu salēju, mums vēl no leduskapja viss jāsaliek ir uz paplātēm, un vēl mors jāsalēj. Mam, salēj alu, mums nav laika. Es tev Mīvu palīgā pasaukšu. Jā, labi, mēs jau vai Mīvu visu tiksim galā. Nu, Saika, kas tev kaiš? Man tā mugura. Nu, kā tu var palīdzēt, varbūt ierīvēt ar kaut ko? Jā, paņem lūdzu 5. numuru pudelīti. 8741. Bet te nav tāds 5. numurs. Tā nav jābūt ir. Nu, nav, es taču viss izskatros. Ai, nu nekās gan jau tāpat pāries. Pāries? Jā, bet tu man palīdzēsi vienā citā darbā. Nu, kādā tad? Drēbes jāizskar, stundu jau stāv kā no mašīnas izņemtas. Drēbes, jā, to jau es varu izdarīt. Kur tā viņi stāv? Virtuvē uz soliņu, bet alu mēs saliesim vēlāk. Labi, bet atpūties. Nu, pāries tā mugura. Atlaidīšos, te jau neviens nenāks, varbūt atlaižās tā mugura. Redz, tā jau ir tai dzīve, vecums jau nenāk viens. Ai! Policija pilns pagans, māja aplenkta. Paņem ciet ar visiem pierādījumiem. Albert, ko tu vēls? Televīzija jau filmē. Rādīs tanī panorāmā, kā pastendē dzen kanģus. Ak, dieviņ žēlis! Mīļa pasaulīt, mēs ak nedzenam pārdošanai. Ak, mūš. Tās putelis jau fotogrāfē. Kādu alu žūdi esat sataisījuši? Vai tad alu brūvēt arī ir grēks? Viņi visu zin, viņi ir visur. Vīri melniem meiteļiem un automātiem. Automāti! Albert, ko tu maldi? Kur ir mana meitiņa? Vējiņ! Visi ir saņemti. Slēdz notu, stiep alu. Jācer ārā! Dzeramā! Albertiņ, palīdzi! Albert! Dzirdi? Neizdzersim. Vāciski runā! Slēpiet! Vāciski! Nu dien vāciski! Es glābšu savu meitiņu un znotiņu! Zīdī, lūdzu, porpāti vai nav mīlīte? Zīdī! Ko tu dari? Tevi glābju. Jāzef, visu aizstāvējuši lieku granātas un automāti. Automāti! Jāzef, kur ir policija? Kāda policija? Jāzep nestāv, ne savu ciemiņu gaida. Kas tas? Māte, alus kublā beidz muguru kārs mazgā. Bet Alberts sēž ierukumā zem gults un ar vāciešiem karo. Alberts teica, ka policija jūs arestēs par nelegālu alkoholu tirgošanu, ka visa māja jau ir aplenkta. Kāds velns tevi ar abām kājām alus kublā ienesa?
tevi glābju, lai vairs nebūtu pierādīju, bet mani zāļu uzlaimi tie nav aizliegti. Iedomāti veselību. Ārprāts, ko mēs dosim ciemiņiem? Alum jau nav nekādas vainas. Es jau tikai te kājas pamēcēju. Pārējais viss tīrs. Jāzep brauc ar mašīnu uz veikalu pēc alus, es cienāšu ar uzlējumiem. Šūts! Alum nav nekādas vainas, redz? Ņem un nesi kungiem, lai dzer! Lai es dodu tavu sašmurgulētu alu? Aizmiedz acis un ej! Ja nekā neteiksi, neviens arī neuzzinās. Ai, nu es tās atpakaļ. Nu jā, un tad tu tik ilgi biji? Ai, es uz ciemiņiem paskatījos bišķiņ. Nu jā, nu ciemiņi ir labalies. No kurienes tad tu skatījies? Ai, es biju uzkāpusi uz istabas jumta, un tur tāds labs skats. Veseli dievi ciemiņi, rēsni ciemiņi, un pats ministra kungs un tāds patīkams vīrišķis. Jā, būtu labāk savu Albertu aktējusi. Reku guļzemi, gultas un karo ar vāciešiem. Manis te nav tas vāciešu spiedze. Nav ko ar viņu ņemties, Līva, neatsliesi malu. Ak, kungs. Veseli tieši laikā uz alus liešanu. Kas tev ir? Kas tas? Ko dalu? Vai tu galīgi traks esi palicis, vai? Jau atkal neriktīgs, bet viņš taču šodien nav nemudē ņēmis. Kas tas ir? Es neko vairs nesaprotu. Dome, meklē savas nervu zāles. Ja cilvēks slēpjas zem gultas, viņam vajag nervu zāles. Jā, meklē nervu zāles. Albert, vācieši jau ir padzīti. Lien ārā. Es ar tevi nerunāšu, tu esi vāciešu spiedze. Lien ārā, es tev iedošu aliņu. Šitajā alū vēla mātīte kājas mērcēja. Jā, vācieši saindēja. Nu, pamēģini tu. Gudrinieks. Dome tev iedevs tulīt zāles. Nekādas indes tevi vairs neņems. Skaties, Līva, pelni uz gultas danco. Redzu, nu taču lai danco. Liek man akordionu spēlē. Alberti, iedzersi zāles, visi čorti apsprāks. Jūs gribat mani noindēt? Nē, pagaidi. Ar spēku spied mutē iekšā. Kas tas tāds? Ārprāts, manas mušmies. Un šis vēl dzēvus. Vajag grūst pirkstu mutē, es tā daru. Par vēlu ātrie jāsauc. Lai es maksāju pa mašīnas izsaukšanu un vēl kuņģa skalošanu. Nē, tā sanāks lētāk. Nokodīcu tu pirkstu. Lejam zāles un viss. Ja, es turēšu. Tu aizpied degunu un tu lai zāles iekšā. Ai, dieniņ, viss būs labi, Albertiņ. Dievs dos līdz vakaram būs gatavs. Varēšu jaunu brūtgānu meklēt. Nu, Ļīva, nevurgo. Vedīsim viņu mājās, es tev palīdzēšu. Šeit, Albertiņ, tavs automāts. Iesim uz mājām. Tad ejiet tikai uz pirkspusi. Ja jau mirst, lai mirst savā mājā. Man tādu grēku nevajag. Lielais Jānis kalniņā izrīķē savu izskapti. Lielais Jānis kalniņā izrīķē savu izskapti. Trīņāni, trīņāni, trīņāni izskapti. Trīņāni, trīņāni, trīņāni izskapti. Ja tu labi neizskapti.
ja tu labi neizrīti, kaptiņa nekodi. Trīņāni, 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 kaptiņ, trīņāni, 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 kaptiņ. Netīstā aina. Jēzupiņ, bēdiņi, kur jūs man esat? Nu, kas ir, mammu? Bērni, nu man ar jums ir jārunā. Lūdzu, lūdzu, nevienam nestāstiet par to manu mazgāšanos tajā alus kubulā. Es tā gribēju jūs glābt. Tas jau mammu sen ir aizmirsts. Un sašmurgātais sals ar gardu muti izdzerts. Bet man tas Alberts galvu sajauca. Dēļ to jau arī sajauca, ka pašam galvā bija bardaks no tā mušmiru uzlējuma. Jānītis arī dzēra, viņš arī nezina. Neviens nezinās, neviens. Bet Alberts taču redzēja. Ha! Albertam neviens neticēs. Viņš ar vāciešiem karoja. Tā kā viss ir kārtībā. Tagad iesim nokārtot galdu un solus. Jūs māte jau arī piešķirt pa kādai glāzītei no vakardienas? Jā, mēs daudz esam priekus un bēdas pārdzīvojuši. Nekādu dzeršanu pie darbā. Veseli! Veseli! Tad atnāca viss slimo Alberti. Ai, nevaru atstāt vienu pašu. Te viņam labāk paliek, te atkal sliktāk. Nācu uzzināt, kā tā beidzās tas jūsu festivāls. Un to visu no mājas jumta nenoskatījies? Jā, ko tā nakts laikā var redzēt? Tādu bija jau pielīdus tā drusku klāt, bet pārējāk tu nevarēt pielīst. Tu zini, Jāņogu krūmā, tas vakar redzēšana bija. Kas tu tur bija tik švaks, ka nevarēja labu galdu redzēt? Nāc, ģiva, cienājies, vakar tik daudz mums palīdzēja. Paldies, paldies! Ai, dienījās. Saproti, pielīdu tai krūmā, bet viens gāja un man trāpīja visu. Ko tu nebļāvi? Tu trāksēsi, aizrauc cilvēkam vēl runājamo, kas tad būs? Runājamo, nerunājamo, bet mīžamo jau. Beidziet runāt tādas lietas te pie galda, fuj! Jā, tu meitiņa atbrauci, es te pie Jāzepiņa ciemojos. Klausieties, es atnācu ar ļoti labām ziņām. Klausieties, jaunumi. Tantes Domes uzlējumus grib pagaršot gan Rīgas kungi, gan ārzemju viesi. Oho! Kas par jaunumiem? Un pēc mēneša prece jāved ir uz Rīgu, tā kā gatavo savus uzlējumus, ar ko cienājām, var arī jaunus. Par cenu vienosimies. Vai kur atbildīgs darbs? Tev būs baigais biznes, būsi bagāta bāba. Es tev nesīšu malku, varbūt man ar kaut kas atpaliks, ko? Es par vešanu uz Rīgu arī naudu paprasīšu. Es ķeršu bebrus un došu tev bebru dziederus. Man arī savu peļņas daļa. Pareiz, ko tai tīrumā darīt, ar šitādu naudu var pelnīt? Jā, jau visu kāds neizlietu mēslu bedrē. Nu nesmejiet, jums arī visādi gadās. Bet es varētu no katras šķirnes nogaršot. Ja izdzīvošu, ērēs, ja atstiepšu sandeles, ražošana jāpārtrauc. Liecies mierā. Nu tā, Domes, šim tavam biznesam visas durvis vaļā. Lūdzu, licenze. Paldies. Jāskatās, kā tik poliči neatbrauc arestēt. Jā, cietos kā liks ar mantas konfiskāciju. Nu nerājiet, beidziet. Nu redziet, manas senču zālītes pat lielie Rīgas kungi ir iecienījuši. Ne tikai Rīgas kungi, arī ārzemnieki. To vajadzētu tostu. Jā. Tev uz Briseli ceļi ir vaļā. Un atkal līgo, un atkal jāņi. Siesim sieru, vārīsim alu, līgosim, priecāsimies, dziedāsim, visi
zinām, šajā vakarā, jo rītu skaidri zinām, un sukas tā vai tā, jo rītu skaidri zinām, un sukas tā vai tā. Tie grib mūs baudīt, tie lielie grib mūs rāt, bet ne jau priekus baudīt, un kausu lūpām skārt, bet ne jau priekus baudīt, un kausu lūpām skārt. Zinu priekus ļūsim, mēs spēlēsim, šo saldu alu snausim, mēs tukšosim pa trim, šo saldu alu snausim, mēs tukšosim pa trim. Lai lidojam, lai svinām, šajā vakarā, jo rītu skaidri zinām, un sukas tā vai tā, jo rītu skaidri zinām, un sukas tā vai tā. Skaļi aplausi mūsu brīnišķīgajam amatieru teātrim Terada un režisorei Gintai Strazdiņai. Ups! Paldies, ka jūs